5. jūnijā Daugavpilī pulcēsies vairāki tūkstoši cilvēku, gan dziedātāji, gan dejotāji, gan skatītāji. Šogad aprit 70 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem Latgalē un pēdējiem pirmajā brīvajā Latvijā. Latgales dziesmu svētki īpaši ir ar to, ka 40. gadā tie bija gan pirmie Latgales dziesmu svētki, gan pēdējie dziesmu svētki brīvajai Latvijai, jo 16. jūnijā notika svētki un 17. iesoļoja padomju karavīri. Varbūt tas ir tas pats īpašākais, jo tani ir, man liekas, ka saglabājušies un dzīvo ļoti daudzas ģimenes Latgalē it sevišķi, kuru mammas, vecās mammas piedalījās 40. gadā dziesmu svētkos. Un varbūt bērni atcerās, kā viņu vecāki stāstīja par tiem svētkiem, kādas dziesmas tika dziedātas. Un mēs šogad 70 gadi jau ir pagājuši un cenšamies izdziedāt tās dziesmas dziedās, kuras tika dziedātas 40. gadā. Papildus Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī no 4. līdz 6. jūnijam būs dažādi pasākumi par godu pilsētas 735. dzimšanas dienai un 200. jubilejai, kopš tika uzsākti Daugavpils Dinaburgas cietokšņa celtniecības darbi. Gaidot svētkus, pilsētā notiek aktīvi sakārtošanas darbi, arī stropu estrāde, kurā šo sestdien skanēs dziedātāju skanīgās balsis, tiek sagatavota ciemiņu uzņemšanai. Pilsēta gatavojas ļoti, mēs jau no rudeņa sākām runāt un spriest, kas varētu būt pie mums. Praktiski radošā darbība mums jau ir visa gatava. Režisora Anne Jansone jau visu sagatavojusi. Virsdirigenti un dirigenti jau arī visu zina, dziedātāji un kori arī jau zina, kuri brauc, jo mums piedalīsies 93 kori no Latvijas, atbrauks visa Latgale, Vidzeme un no Rīgas kori būs, 11 deju kolektīvi. Visi dziesmas mīļotāji un interesanti tiek aicināti piedalīties šo sestdienu Daugavpils stropu estrādē Latgales dziesmu svētkos. Pilsēta jau ir gatava uzņemt ciemiņus. Mēs būsim ļoti priecīgi, ja brauks skatīties, ne tikai piedalīties svētkos, bet arī skatītāji brauks paklausīties Latgales dziesmu, jo Latgales dziesmu svētki tie ir ļoti īpaši Latgalei.